kā būt apmierinātam ar savu dzīvi un kā realizēt savas idejas. Ideju ir ļoti daudz, un idejas, ja godīgi, neko daudz nemaksā. Viņas ir visapkārt, tikai jāprot tās saredzēt un pats galvenais realizēt. Herberts Simons Nobela prēmiju saņēma 1978. gadā ekonomikā par to, ka viņš pierādīja matemātiski tam, ka apmierinājums no minimuma ir labāka nekā tiekšanās pēc maksimuma. Viņš to nosauc par ierobežotu racionalitāti. Un šis matemātiskais pierādījums mums māca, ka apmierinājums no ikdienas sasniegumiem, no maziem sasniedzamiem mērķiem ir lielāks nekā no tādiem lieliem sapņiem, kas varbūt tiks realizēti. Visbiežāk no cilvēkiem, kas nespēj sasniegt iekšējo harmoniju un savus mērķus, visbiežāk tie ir cilvēki, kas paši nevēlās uzņemt atbildību par savu ideju realizāciju. Un no šādiem cilvēkiem var dzirdēt aizbildinājumus, ka trūkst ideju. Jeb tieši otrādi, ka idejas ir kā mājas un viņas ir daudz, bet kad viņi tās piedāvā citiem, nevis paši realizē, viņi brīnās, kā tik labu ideju var noraidīt. Un problēma ir tajā, ka ideja ir tik daudz un liela daļa labas idejas un efektīvas idejas, tikai pašu darītāji ir ļoti maz. Un bieži tie cilvēki, kas tos piedāvā šīs idejas, viņi paši negrib ne pirksts pakustināt, lai tās realizētu, bet piedāvāt citiem un pēc tam vainot tos, ka redzi, viņu idejas ir atmestas un sabiedrība un apstākļi ir vainojami pie stagnācijas vai viņu pašu problēmām, jo nav nekāda progresa. Arī Bībelē, kas attiecās uz ticīgiem cilvēkiem, Jēzus vārdi saka, ka pļaujamā daudzuma, bet darītāji ir maz. Un tāpēc Jēzus mudina lūgt pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieks druvā. Un tad apmēram 90% no tiem, kas lasa šo rakstvietu, lai mēs lūdzam, viņi lūdz, taču aizmirst, ka pēc lūgšanas ir jāsako arī darbībai, reālai darbībai. Viņi neko nedara un rezultāts ir acīm redzams tādā veidā, ka nav nekāda rezultāta. Ir stagnācija un apātija un vilšanās pat visu dzīves garumā. Un viņi aizbildinās, ka viņam arī trūkst idejas vai nav īpaši norādes, taču patiesībā ir jāpabeidz 1. klasīte un jānokārto eksāmens. Vienkārši jādara tās lietas, kuras varam izdarīt šodien, jāsāk ar mazumiņu un tad iesauc to par lielumu. Tātad mācība un princips ir universāls un nemainīgs savas idejas realizēšanai. Tātad sāc savas idejas realizēt šodien ar lieliem burtiem, šodien un sāc darboties. Izmērāmas, sasniedzamas lietas. Un, kad tu sapņo lielus sapņus, tad sadali tos daudz mazākos un ikdienas darbos. Un katru dienu izdari mazas sasniedzamas lietas, mazus sasniedzamus soļus un apbalvo sev par tiem. Tātad sasniedz mazus izmērāmus mērķus, jo laime un panākumi būtībā ir pašā ceļā uz savu ideālu, ceļā uz mērķiem, nevis pašos mērķos. Protams, ka bez šodien minētā principa un šīs pamācības ir vēl daudz citi principi un aspekti, kas ir jāzina un jālieto. Taču ar tiem tu vari iepazīties laika gaitā piesakojot man, tāpēc piesako lapai, spied patīk, raksti komentus, un būs arī nākamie video rullīši, noskaties tos, dalies ar tiem, un pats svarīgākais, tu patiešām vari. Tā kā šodien mazi solīši un gandarījums par paveikto šodien. Un tas ir ceļš uz panākumiem, un tas ir ceļš uz to, lai tu varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un būt apmierināts ar savu dzīvi un realizēt savas idejas un iepriecināt ar to arī citus. Čau līdz nākamā reizei!